Labvakar Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Nu, ko es ļoti ceru, ka pie saviem televizoru ekrāniem ir sasēduši nevien futbola draugi, bet arī spēcīgi skatītāji, jo jau 5. gadu Latvijas neatkarīgajā televīzijā mēs runāsim, rādīsim un stāstīsim par Latvijas un ne tikai spēcīgākajiem cilvēkiem. Labvakar visi! Cienījamie televīzijas skatītāji, mēs esam atgriezušies ēterā ar 2010. gada Latvijas spēka vīru čempionātu. Un tātad pirmais posms risinājās Jūrmalā, Dzintaros, pie Dzintaru koncerta zāles, un šobrīd varam iepazīties ar tiem vingrinājumiem, 6 vingrinājumiem, kurus 12 atlēti pirmajā posmā tad arī mēģinās pievērēt, uzstādīt rezultātus un sākt krāt kopvērtējuma punktus. Jā, daudz un dažādi un ļoti interesanti jauni vingrinājumi mūs sagaida šajā sezonā. Protams, bez tā, kas ir bijis, jau arī nevar, jo, protams, ir arī spēku trepe. Un lūk, arī visi 12, kā jau pirms katra posma, svinīgā atklāšana, svinīgā izloze. Un šoreiz vienkārši izloze no cepurītēm, 12 atlēti attiecīgi izvelk no 1. līdz 12. numuram un sadala tātad vietas, faktiski vietas jau sadalās, kurš pirmais uzsāks, 12. numurs uzsāk pirmo vingrinājumu kā pirmais. Lūk, arī mūsu šīsdienas sacensību tiesneši Arnis Ritenieks un Uģis Vācietis. Arī bijušie sportisti, viens boksers, otrs spēka vīrs. Nu, ko domājams, ka šajā sezonā pagājušā gada čempionam Agrim Kazeļnikam izaicinājumu mēģinās mest Ventspilnieks Mareks Leitis. Redzam, kā vienmēr lieliskā formā, kā vienmēr bez matiem. Un arī šie sportisti grib iegūt beidzot šo titulu Latvijas spēka vīrs. Dainis Zāģeris ļoti strauji ienāca šajā apritē. Nu, ko, ja daudzi nepazina, es arī sākotnēji uzmetot acu skatienu šim atlētam, domāju, vēl viens branks vīrs no paša Latvijas, bet tas ir Arvis Plīvda ar jaunu frizūru. Jā, un pirmais vingrinājums Elsāna pietupieni, pēc iespējas vairāk jāpietupjās ar 230 kg smagu svārcelšanas stieni. Nu, ko, Ivars Kazeļniks, jaunākais Agra Kazeļnika brālis, viņa parametri visas notaļ iespaidīgi, 1,87 m, 35 gadi. Iesaugs vēl nav, tā kā līdz nākamajam posmam iespējams varētu palīdzēt izdomāt Ivaram iesaukt. Nu, zinām, ka Agri pa maziņo saukā. Jā, nu tas ir Agri brālis, Ivars Kazeļniks, kurš šajā sezonā ļoti nopietni gatavojās. Pirmais starts, protams, grūti. Ļoti nopietni viņš ir tiešām gatavojies šai sezonai. Varēšu pat pateikt dažas tādas nianses, ko nezinu nemaz. Viņš ir sadarējis, ka viņš līdz sezonas beigām būs ar dienas pārkāpumu, režīmu pārkāpumu uz jūs. Ļoti interesanti. Un diez kāda ir likme šīm derībām. Bet tikmēr pirmajā vingrinājumā tātad attiecīgi izlozē 12. Nevis 12. bet pirmo numuru ir izvilcis Ivars Kazeļniks. Un redzam jau 8 reizes šajā te Elsāna pietupienu vingrinājumā. 9 reizes jau ir pievarētas un izskatās, ka Jā, ļoti iespaidīgs rezultāts, 10 reizes 230 kg. Tas ir ļoti iespaidīgs, un Ivars turpina. Tā kā Ivars tiešām ir ļoti nopietni gatavojies sezonai, un visi dalībnieki ir noilgojušies pēc starta. Neskatoties varbūt nemaz tik labiem laika apstākļiem, kādi mums ir šovakar Jūrmalā, bet Ivars vienkārši fenomenālu rezultātu uzrāda. 14 reizes. Atklāts sacensības, un vai pašam rezultāts apmierina? Pašam ļoti apmierina. Pirmoreiz pirmais numurs bija labāk. Nu jā, šis pirmais numurs arī ir tas, kas uzceļ latiņu priekš pārējiem dalībniekiem. Nu, redzam, ka Oskars Brugamens no Valmieras tiek galā ar šiem 230 kg pietupjoties tikai, vai tā drīkst var te vispār teikt, tikai 6 reizes. Tikai, lai kāds pamēģina tikai vienreiz pietupties. Šo atlētu pazīst ļoti daudz, kur ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Un tas ir mūsu mazais Māris Rozentāls. Nu, ko skatīsimies, kādā formā. Zinām, ka Māris patiesībā vienmēr ir, un man liekas, ka arī būs formā. Tā kā, bet, jauna sezona, jauns izaicinājums. Vienmēr Mārim jāsacenšās, neteikšu ar spēcīgākiem, bet ar augumā ražanākiem saviem amata brāļiem. Un vienmēr kaut kas nedaudz kopvērtējumā viņam pietrūks. Viņš bija tiešām arī sagatavojies, un viņš startēja kopā ar Artu Plīvdu un Dainu Zāģeri ļoti lielā formā. Ziemā
Arnolds Švarcneger rīkotajā pasākumā amatieriem, kas bija milzīgs fórums, lielākais spēkvīru fórums pasaulē, 50 atlēti, un līdz ar to varbūt šī sportiskā forma ir nedaudz zudusi, bet es domāju, ka Māris ir tāds atlēts, kas tos formu vienmēr ir kāpinājis sezonas laikā. Nu, bet šis pirmais vingrinājums apliecina, ka nemaz tik slikti nav, un 12 reizes jau Māris ir pievarējis. Nu, vai būs arī 13. 13. arī ir pievarēta, vai viņš pārspēs pašu Ivaru Kazeļņiku uzstādīto latiņu 14, nu, bet ir izbeidzies laiks un jā, paliek Māris pie 14 reizēm. Tiesnešiem pretī lūdzu nerunāt nevienā sporta veidā. Dīdzis Zariņš, jauna seja mūsu spēkvīru pasaulē. Jā, pilnīgi jauns dalībnieks, nu nav pazīstams varbūt spēkvīru tādiem sekotēm līdz, bet spēkvīros viņš jau ir bijis amatieros un pirmais gads pie tā teikt elites sportistiem grūti. Protams, grūti psiholoģiski, ļoti grūti, pavisam citi svari, bet no apņēmība Dīdzim ir milzīgi, ļoti apzinīgi arī trenējās un gatavojās. Protams, arī, nu, kā es teicu, pirmais gads ar šiem puišiem grūti cīkstēties, bet tā pieredze ir nepieciešama un kādreiz ir jāsāk. Un es domāju, ka pirmie vingrinājumi jau pierāda, ka ir potenciāls Dīdzim un vajag tikai censties un būs labi, būs labi. Nu, ko jūs redzat, ka jau 10 reizes ar šiem Elsanas svariem Dīdzis ir pietupies. Un, manuprāt, ka viņš turpina iet tālāk, uzstādīt vēl augstāku latiņu. Nepavēlti viņa treneris ir faktiski pirmais dalībnieks, kas startē šajā vingrinājumā, Ivars Kazeļņiks. Jā, no spēkvīriem vispār visa ziemas sezona ir pagājusi kopējos treniņos, kur viens otram palīdz, un tā ir tā labākā lieta, man liekas, kas ir spēkvīros. Un viņš izdara arī 14. pietupienu. Un redzēt, arī ļoti labs raksturs, ir labs cīņa, bet diemžēl ne, 230 kg izrādījās spēcīgāk, bet tas ir labākais rezultāts atkārtojums. Redz, treneris kopā ar audzēkni. Mūsu ciemiņš Alvidus Braģus no Lietuvas, ļoti spēcīgs dalībnieks, arī ļoti augstvērtīgi rezultāti ir bijuši spēkvīriem tajā pašā svara kategorijā, kur startē mūsu Māris Rozentāls spēkvīri līdz 105 kg. Viņš ir bijis pat pasaules vicečempions. Nu, protams, arī viņš bija kopā ar mūsu puišiem šajā Amerikas turnīrā. Amatieriem, un arī viņa sportiskā forma varbūt nedaudz ir tādā bedrītē, bet neskatoties uz to, viņš vienmēr laipni gaidīs pie mums, un visi dalībnieki, protams, nedaudz baidās, jo Lietuvas spēka vīru Brents, tas ir Brents. Daudziem noteikti varētu rasties jautājums. Mēs redzam, ka uz šī svara stieņa malā ir ripas pa 25 kg, bet neba riepas sver pārējo šo te svaru. Tur ir vēl iekšā, un tad tie riepas ir noseguši, un ja kāds tiešām netic, ka tur tiešām ir tik daudz uz šis svars, tad mēs vienmēr iedodam pamēģināt arī kādam klātesošiem. Arman, tu esi redzējis, neviens uz šo vingrinājumu kaut kā nepieteicās testēt. Bet, ticiet man, tas ir ļoti grūti, un apmēram visiem sportistiem arī ir šīs 13-14 reizes. Tas bet un skatāmies, ko darīs Alviņš. Arī viņam laiks ir beidzies, tā kā ir laika ierobežojums, arī viņš 14 reizes. Tātad 3 dalībniekiem jau ir šis rezultāts padevies. Jau faktiski padevies ir 4 dalībniekiem. Un Māris Blomfelds tiek galā ar 11 reizēm. Nav slikts sākums katrā ziņā. Viennozīmīgi nē. Artis Plīvda, iepriekšējās gads regulārās sezonas uzvarētājs. Kāda iesauka, Čangals. Un arī treneris viņām ir Agris Kazeļņiks un Mačislavs Šveckovskis. Pagājušā gadā Agris Kazeļņiks viņam burtiski pussolīti piekāpa priekšā čempionu titulam. Domājams, ka Arvim šogad tādas izaicinājums un gribēšana būs palikusi tikai un vienīgi vēl lielāka. Viņš arī bija šajā fórumā Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņš ļoti veiksmīgi nostartēja, un varbūt tiešām šīs mazās starptautiskās pieredzes dēļ neiekļuva starp 3 uzvarētājiem, paliekot 4. vietā. Pavisam nedaudz, un ja tā godīgi, es domāju, ja viņam būtu bijuši šī pieredze pirms tam, es domāju, ka mēs varētu nākošajā gadā redzēt brīnumus, jo viņš tiktu ielūgts uz lielo Arnoldu spēkavīru turnīru, kur tu saņēmi balvā šis amatieru turnīru uzvarētājs. Viņš izcīnīja godpilno 4. vietu, pavisam nedaudz zaudējot
Pārējiem svarīgi. Jā, Nu, bet arī šeit. šobrīd izskatās, ka būs jauns rekords un būs jauns līderis, un tā tas arī ir. Tiesneša Svilpa vēl neskan, laiks vēl bija, bet ar 15 reizēm Ārtis ir pilnīgi apmierināts. Jā, nu viņš to arī pierādīja, nomet nost, nu labi, ka tur vairāk nav nevienam ko darīt. Lūk, arī pārējie dalībnieki. Andris Lešovnieks 10 reizes spēki virs no Gulbenes. Jā, nu liekas jau 10 reizes, ka tas nemaz nav tik daudz. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Un Āreks Leitis, viens no Latvijas stiprākiem cilvēkiem ar jaunu iesauku Lāčuks. Jā, Ivaram Kazeļņikam vēl mums jādomā iesauku. Manuprāt, ka Marekam iesaukas tā kā no pārpilnības ragabīrs. Nu, ko skatīsimies, ko Ventspils spēks mums pirmajā vingrinājumā piedāvās un cik augstu pakāpsies kopvērtējumā. Starp kuriem, jā, nu vienīgais redzēt jau mīnus, jā, tu jau pieminēji par laika apstākļiem. Nu, es gan nezinu, tas ir mīnus vai nav mīnus, mazliet atveldzē Lietutiņš Jūrmālas krastā. Nu, bīstam ir slidena, ir grīda un, protams, arī, nu, traucē koncentrācijai, lietas traucē un, nu, nemaz tik labi tas arī nav muskuļiem, jo viņi ir iesildīti un tai pašā laikā viņi sāk tiek dzesēti un tas nemaz tik labi nav. Bet, nu, ir startēts spēkvīru sacensības, ar to arī ir interesants, ka viņas turpinās, neskatoties ne uz kādiem laika apstākļiem. Nu, protams, ja nu nesāk līt tik stipri, kad nu neko nevar vairs izdarīt. Jā, bet savā pirmajā piegājienā Āreks Leitis uzstāda latiņu, paliekot pie 13 reizēm. Jā, nu viens no mūsu šī gada potenciālajiem līderiem, diemžēl, paliek uz 12 reizēm. Dainis Zāģeris. Mareks Jākapsons. Atgriezies pēc gada prombūtnes ir atgriezies Mareks Jākapsons. Rolands Fersters arī 11 reizes. Tātad dalībnieki, kuri bija sākumā izvilkuši attiecīgi lielākus rezultātus izlozē, paliek mazāks skaits pirmajā vingrinājumā. Bet līderis Ārtis Plīvde jau pirmajā vingrinājumā piesaka nopietnu pieteikumu uzvarai pirmajā posmā. Nu, un jūs arī redzat savos televīzijas ekrānos, cik blīvi. Tātad 2. un 5. vieta pilnīgi identiski. Un arī pārējie ļoti, ļoti blīvi rezultāti. Viena reize varēja izšķirt, palikties gandrīz vai pa 4 vietām uz augšu. Un tā lūk jūsu uzmanībai nākamie vai atlikušie posmi šajā pirmajā spēkvīru posmā. Yes un S ūdensmeistara vairoga nešana. Vivocolor Viking Press, G4S un siltums jums kombinācijā. Līvu alus mucu mešana, jauna disciplīna, jo ļoti aizraujoša, ļoti atraktīva. Un triobet spēka trepe. Pirmoreiz Latvijā 175 kg smags vairogs, 175 kg smags vairogs, kurš izskatās precīzi kā Latvijas kontūrā. Jā, un arī Oskaram ir jauna iesauka Osis. Vai Osis. Vai Osis. Jā, tāda ir latviešu valoda. Un tātad Oskars Brugamens nākamajā disciplīnā otrajā pēc kārtas startē pirmais. Tas attiecīgi nozīmē, ka pirmajā disciplīnā Elsāna Pietupienos viņš uzstādīja sliktāko rezultātu un palika 12. vietā. Nu, ko skatīsimies otrā disciplīna? Yes un S ūdensmeistara vairoga nešana un Oskars faktiski uzstādīs latiņu jau priekš attiecīgi nākamajiem 11 Viņš dalībniekiem. uzstādīs Latvijas rekordu, jo viņš pirmais iet ar viņu. Tātad tik, cik tagad nones Oskars, tas ir jauns Latvijas rekords. Un katrs nākamais Mēģinās pārspēt. Mēģinās pārspēt, tieši tā. 49,4 metri. Jā, nu grūti, smiltis, smagi dalībnieki, smags nesamais, lietus, viss ir apgrūtinoši, bet, nu, ļoti skaisti izskatās, kā šie dalībnieki nes šo Latviju savās spēcīgajās rokās. Nu, kā nākamais pie tās ķerās Andris Lešovnieks. Nu, redzam, it kā parocīgi satvert šo Latvijas kontūru ir. Cik parocīgi ir viņu nest, jo īpaši pa smiltīm. Jā, nē, nu, kā nesams priekšmets, kā vairogs, viņi tiešām ir diezgan ērti, bet tomēr viņai šis smaguma centrs ir diezgan augsts, un līdz ko izliekot plašāku soli, pasvarās uz priekšu, viņš aizsvarās uz priekšu, un tad viņu noturēt gandrīz nav iespējams. Nu, kāds tad ir Andra rezultāts? 72 metri 20 centimetri. Viņš krietni pārspēja Oskara rezultātu. Nu, skatīsimies, kā ar šo Latvijas vairogu tiks galā